Tiem, kas varbūt pirmo reizi dzird par izaugsmes grupām, tā īsi pastāstīšu, kas tad tās ir. Tās ir tādas mazās grupiņas, izaugsmes grupas, kur ir pārsvarā 6 līdz 15 cilvēki, tiekās no oktobra līdz decembrim, rudens semestrī, un tad pavasarī no februāra līdz aprīlim. Un šajās gan mājās, gan baznīcā, gan citās vietās, tajās grupiņās, tad arī studē Bībeli vai runā par to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs. Un, tad es vēlētos katram no jums, tad, lai jūs 2-3 teikumus par savu grupiņu iepazīstināt. Tā. Man ir jautājums, vai jūs esat kādreiz redzējuši bērnu, kurš ēd, bet las ārā no putriņas kaut ko, kas viņam negaršo? Tas pat notiek arī pieaugušo dzīvēs, ka mēs bieži lasām un esam pamanījuši, ka cilvēki lasa Bībeli, viņi jaunā derībā saka, jā, šeit ir pa Jēzu, bet vecā derībā kas? Mēs runāsim Baltezera grupiņā glābšanu Jēzu pirms Golgātas krusta un šodien par to, ka Jēzus ir katrā vecās derības lapas pusē. Es aicinu pievienoties mammas lūgšanu grupiņai. Mammas, kuras vēlas kopā būt, kopā iepazīties ar citām mamām un, kuras vēlas kopā lūgt, jo galvenais uzsvars būs uz lūgšanu. Mēs tiksimies Zoomā. Gaidu jūs! Klātienes māmiņu grupiņa notiks Kalngalē. Šī būs uz āru vērsta grupiņa, bez padziļinātas Bībeles izpētes un lūkšanām, bet mēs runāsim par creation health tematiem, veidosim jaunas draudzības, un tad jau vērosim, kur ir kāda dziļāka interese cilvēkiem, kas pievienosies no malas. Kalngalē ir ļoti skaista, var braukt pirms un pēc agrāk ciemos. Grupiņa notiks tikai 1 stundu kopā ar mazuļiem. Mēs ar manu vīru Danielu organizēsim laikam vienīgo mazo, ja tā to var nosaukt, grupu jauniešiem. Tā kā šī grupa nebūs pārāk maza, tur būs diezgan daudz jauniešu. Un, mēs sanāksim kopā katru otrdienu un kopīgi klausīsimies kādā uzrunā. Arī spēlēsim kādas spēles, sadraudzēsimies un labi pavadīsim laiku. Un es jūs katru jaunieti ielūdzu 1. oktobrī uz mūsu atklāšanas pārgājienu. Es ar Senti Geidi, draugu Senti, mēs vadīsim teikā grupiņu, kā ikdienā dzīvot Kristū. Un tā grupiņa būs, tas uzsvars nebūs uz informāciju, uz Bībeles studijām, uz kādu informācijas iegūšanu, bet uz tieši to, kā tad ikdienā kā mums ietērpt vārdos to mūsu pieredzi ar Dievu, kā Dievs darbojas mūsu ikdienā un vienam otru atbalstīt. Un ja būs kādi jautājumi, protams, mēs arī pastudēsim dziļāk kādus jautājumus, bet tieši uz to pieredzi staigāšanu ikdienas dzīves. Tāda grupiņa būs teikā. Un tagad es aicināšu Mārtiņu kopīgai lūgšanai par šiem vadītājiem, kas ir uzņēmušies ļoti svarīgu darbu, un lai Dievs arī vada šajā lietā. Paldies, mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi par šo kalpošanu un kopīgi izlūgsim Dieva svētību. Mīļais debesu Tēvu, tavā priekšā ir šie grupiņu un kalpošanas vadītāji, kuri tev ir atsaukušies, kurus tu esi aicinājis, kungs, kuri ir nolikuši savas dzīves daļu tavās rokās, lai veltītu laiku, lai veltītu spēkus, lūgšanas, enerģiju. Varbūt no kaut kā ir atteikušies, lai varētu tev kalpot, lai varētu cilvēkiem būt par svētību. Tu esi apsolījis, ka tu esi uzticams aicinātājs, ka tu būsi arī darītājs. Kungs, aicinājums ir dots, un šeit ir cilvēki atsaukušies. Un tagad mēs gribam lūgt, lai tu dāvās sevišķu svētā gara spēku un svaidījumu Loidai un viņas komandai, Lilijānai, Mārītei, Helvī, Edgaram, Vinetai, Danielam, Amandai, Ingai.
Jānim, Valdim, Sentim un, kungs, Ancei, arī pārējiem, kuri nav šeit iznākuši priekšā, bet kuri ir uzņēmušies šo kalpošanu. Debesu Tēvu, piepildi viņus ar svēto garu, apveltī viņus ar gudrību, piešķir viņiem stiprinājumu, spēku, fizisku, emocionālu, garīgu, lai viņi iet un neapstātos un šo kalpošanu piepildītu līdz galam. Dāvā viņiem kalpošanas prieku. Kungs, svētā gara svaidījums, lai dod augļus šai kalpošanai, lai tiešām cilvēki caur to nāk tuvāk Tev. Debes Tēv, mēs kā visa draudze lūdzam izlej savu svētību pār šo kalpošanu un dāvā bagātīgus augļus. Un es, kungs, lūdzu par visu draudzi, lai katrs draudzes loceklis atrastu sev vietu kādā no mazajām grupām, kur pēc tam aicināt arī savus draugus, lai Tava pestīšana iet spēkā. Jēzus vārdā. Amen. Mēs dzirdējām, kādas mums grupiņas ir un kā tad pieteikties. Beidzamais jautājums. Ir 3 varianti, kā pieteikties. Tiem, kas draudzējas ar mobiliem telefoniem, datoriem un internetu, tie visvieglākais veids ir links ej.uz izaugsmes grupas. Tur ir visas grupas. Jums atliek vienkārši atstāt savus kontaktus un ieķeksēt, kurā grupiņā vēlaties piedalīties. Tālāk vadītājs tad ar jums sazināsies. Otrs variants, ja jūs pazīstat jau vadītāju, kas bija priekšā, tad vienkārši pieteikties pie vadītāja. Un trešais variants, atsūtīt man īsziņā vai WhatsAppā vienkārši, ka jūs vēlaties piedalīties, un tad es tālāk jūsu informāciju nodošu vadītājiem. Paldies, lai mums visiem ir skaista jaunā sezona. Paldies. Izskatās, mums būs darbīgs un rosīgs rudens, cēliens, jaunais semestrs šajās izaugsmes grupās. Droši aicinu pieteikties ikvienu, un droši arī aicinu Valdim uzdot jautājumus un precizēt varbūt kaut ko vēl, lai pieņemtu šo lēmumu. Un mums ir vēl pēdējais ziņojums. Es saprotu, mūsu muzikanti jau ir gatavi mūs iepriecināt ar skaņām.